Esiet sveicināti podkāstā Droši vien nedroši. Šī ir tā vieta, kur mēs drošību apskatām no visām pusēm, apgāžam mītus un arī sniedzam praktiskus padomus. Un šīs dienas tēma - ceļojuma drošība. Un brīnišķīgi eksperti studijā, kuri daudz ir ceļojuši. Daudz varēs mūs, cerams, dot arī padomus dažādus un izstāstīt savu pieredzi. Ieva Florence Vīksne un Oskars Florence Vīksne. Trešais ceļotājs ir citā darbiņā šodien, ja? Jā, tieši tā. Mācās. Jūs esat izceļojušies gandrīz pa visu pasaules karti, bet ir vēl, protams, kur doties ceļojumos. Jā, vienmēr var atklāt jaunas vietas. Tuksnesis, viena no vietām, kur jūs esat bijuši, no tādām ekstrēmākajām, teiksim tā. Un man sapņu vieta Okeānija. Jā. Mani apsteidzāt. Polinēzijas salas. Kaisa okeāna vidū iekšā, jā. Viss nerunā. Es tur nokļūšu. Es tagad varēšu no jums varbūt uzzināt dažas lietas, kas man noderēs šajā ceļojumā. Es došos. Notiek. Tad vai jūs jau esat izplānojuši savu nākamo ceļojumu, kur tas būs? Esam kaut ko paplānojuši, bet vienmēr tas plāns atšķirās no realitātes, tāpēc ar to plānošanu mēs aizraujamies tikai tik tālu, cik īstenībā par drošību domājot. Un tad arī tajā plānā mums ietilpst daudz dažādi plānu variācijas. Tas ir tas, pie kā mēs strādājam. Jo tāds viens tīrs plāns, viņš vienmēr tāds, Vienā brīdī paliek netīrs, ja? Kad nevar zināt, jo... Bet tā izpēte ir jāveic, un to mēs gan esam jau no paša sākuma darījuši, ka mēs vienmēr tiešām daudz ieguldamies pirms sagatavošanās darbā, izpētam vietu, izpētam braukšanu, izpētam visus apstākļus, kas un kā pārpret un tā tālāk. To mēs ļoti, ļoti būtisku lietam pievēršam, jā. Kādi ir tie kritēriji, kam jūs pievēršat uzmanību un kam jūs iesakat, kam ir jāpievērš uzmanību, dodoties kaut kādu konkrētu valsti? Noteikti, kad es parasti sāku ar pašu izpēti valodā, kultūrā, sadzīvē, ikdienā, kas man interesē vairāk. Tā patīk vienkārši pieklājīgā saruna valoda, kaut ko zināt viņu valodā, pateikt labdien, tā. Tad, protams, es esmu arī konsultējusies parasti no Latvijas zvanu uz ārlietu ministriju, pakonsultējos par jau kaut kāds tāds tālāks. Jā, jo ir ļoti bieži tā, ka internetā ir ļoti novecojusi informācija un netiek atjaunot, un mēs, piemēram, varam meklēt informāciju tur YouTube vai kaut kur, bet tā informācija bieži vien mēs tik tālu neaizdomājamies, ka tā ir jau novecojusi. Tāpēc es vienmēr piezvanu tādu drošības zvanu, piemēram, ārlietu ministrijai, pajautāju vienkārši valsts status, kas viņam notiek, kas tur darās, cik droši tur ir. Tāpat par Sahāras tuksnesi runājot, tas bija viens no visbailīgākajiem, un otrs bija Tonga. Tur divi tie visbailīgākie ceļojumi, jo Sahāras tuksnesī mums bija sāpnis palikt kaut kur pilnīgi nekurienē pa nakti, un tur no Oskars nāca vēl tādu ļoti skaistu teikumu. Viņš saka, es atradu divus berberus, kuri dzīvo bez interneta. Viņiem ir tikai e-pasts, viņiem nav sociālie tīkli. Viņi dzīvo pilnīgi nekurienā, mēs pie viņiem brauksim. Ok. Es pētu vienkārši, ko varbūt drīkst vilkt, ko labāk nevilkt, uz ko pievērst uzmanību, esot tur, atrodoties. Visa tāda, teiksim, tāda sadzīve, kas tur ir, nezinu, lielākie tur, nezinu... Draudi vai veselība. Jā, veselība, ēdiens. Potis, kas ir vajadzīgs. Jā, tādas lietas. Tas pats kā mājās, jā, no sērijas, ka tu atbrauc, domā par to labklājību, tad arī no tā aspekta es pieeju tiem ceļojumiem. Oskaram cits Man ir loģistiska puse tā, kas ir braucam, kur mēs kāds transports, cikos attiet, kur ir jāpaliek un tā tālāk, tad es to visu pētu un arī skatos. Un arī bieži vien ir jā, ka tos resursus, ja, piemēram, ir tāda vieta, kur tu atrodi berbers nekurienē tuksnesī, ir jāizpēta viņš no visām pusēm. No Google, no YouTube, no Instagram, no Pinterest, no visām pusēm, kur tu vien jebkādu informāciju, gan no cilvēkiem, gan to, ko viņi liek iekšā. Un tad savu kritisko domāšanu vienkārši ir jāpieņem lēmums, vai tās ir droši, vai tas nav droši, un jāizsver šīs pozīcijas, tāpēc mēs vienmēr runājam. Saliekam tās galvas kopā, un tad es stāstu Oskaram par to
viņu mentalitāti un cik kāda kapacitāte, cik liela viņi ir aprēķinātāji. Nu, piemēram, runājot par Maroku, jā. Nu, piemēram, Ieva ir blonda sieviete. Viņa man nolopīs. Jā, es reiz saku, man nolopīs, un tad, ko tad mēs darīsim? Smieklīgi, bet tas ir fakts. Tur jau tā lieta. Nē, es piemēram, uzreiz, es tā kā arī kritiski domāju, piemēram, tu brauc uz Indiju vai kaut kādām valstīm, tad tu ņem lakas. Zilas acis, blondi mati, pievērš lielu uzmanību. Tad uzreiz, es kā iebraucu Marokā, uzreiz bija visu laiku satīta galva ar lakatiem. Tā, es vispār sevi brīles, visas. Es negribu pievērst sev lieku uzmanību. Tas ir mans tāds faktors, kā es sev pasargāju vienkārši no tādām lietām, ka kāds pievērš uzmanību, un tad kaut kas situācijā var uzplaiksnīt vai rasties, vai kaut kādas nepatīkamas situācijas, vai patīkams vienalga. Un tad mēs saliekam kopā tās galvas, un tad uzreiz es tur sagatavoju mājās visu, kas nepieciešams, lai jau startā ir jau viss, kā pasaka, par rokai, un Oskars savukārt visu laiku ir uz pulksteņa. Tas ir tur grafiks. Viņam arī ir ļoti daudz variācijas, kur aizbraukt, jo es, piemēram, vienmēr saku, ja nesanāk tas, jo mēs būtībā plānojam, nevis ceļojam, kad kaut kas sanāk, bet tieši pretēji, ka ja tas nesanāk, ko mēs esam izplānojuši, tad mēs izdomājam visādi citas. Visu laiku ir tā kā, mēs sakam, tā kā tu izveido plānu, bet pēc tam esi pietiekami fleksibls, lai improvizētu tajā plānā. Ka tu vari pielāgoties, izmainīt kaut ko, tu nepieturies pie tā, mums vajag tā darīt. Ka tu vari jebkurā brīdī pateikt, mēs varam arī šitā, izdaram citādāk, braucam labāk tur, un tā, ka mēs bišķiņi arī esam fleksibli. Jums tāds B plāns jau ir arī gatavs, jā, vai? B, C, D. Ar bērniem visiem plāniem, jo bērni nekad nevar zināt, kā viņi to jutīsies tajā vietā, kā viņiem veselība. Nekad neko nevar zināt, tāpēc tādas, zāļu, aptieciņas un visādas mums ir vesels kofers līdzi tādas lietas, jā. Šī ceļojuma pieredze kaut kā ir mainījusi to izpratni par drošību, salīdzinot, nezinu, ar jūsu pirmo ceļojumu un tagad ar pēdējo? Jā, absolūti. Noteikti. Absolūti. Mēs jau uz Sardīniju braucām, kad Leonardam viņš tikko sāka, man liekas, staigāt. Jā. Un tas bija tas ceļojums, kur mēs absolūti nebijām padomājuši ne par kādu drošību. Es tā atceros, mēs aizbraucām, lai tā atpūstos. Tā forši atpūstos. Mums bija māja, tur jūra, un mēs tur nedēļu dzīvotos. Vienkārši tā kā tiešām. Tas tāds spontānais ceļojums. Teiksim tā, jā. Baigi neplānojot. Mēs domājam, aizbrauksim atpūsties, ko tur pie jūrītes. Un tad ar visu, ko mēs saskārāmies, tas bija murgs, jo mēs nebijām padomājuši, piemēram, mājās bija šausmīgi daudz skudras. Bērns mūs rāpoja, tur laizīja zemi un mēģināja staigāt, un tur visur bija gekoni un čūskas, un mums nebija līdz zāles. Saules apdegumi, vispārējais. Tur bija ļoti traki. No tā mēs arī ieguvām to, ka vislabākais ir, ja tu dodies ar mērķi. Piedzīvoja mērķi. Tad arī pēc tam tā atpūta arī rodas tajos brīžos. Ja mērķis ir atpūsties? Tad brauc bez bērniem. Savukārt mēs parasti vecākiem, kuriem tiešām mērķis atpūsties, bija šī tādu mieru galvā, neko nedarīt un tā, tad skaidrs, labāk izvēlēties, ka bērns paliek pie omitēm vai kāds, kurš pieskatu, aizbrauc 2, 3 līdz 4 dienas prombūtnē ar savu partneri. Tas ir pilnīgi citādāk nekā tas, kā ir ar bērnu. Un tā drošības jautājuma un vispārējais atkal ir pilnīgi citādāk. Es nezinu, mums ar Oskaru divi tā kaut kur aizbraukt ir tā kā, es nezinu, iekāpt 11. tramvajā un nobraukt pāris pieturus. Tā ir tagad aizbraukt kaut kur divi tā ceļojumā. Tās stresa līmenis ir tik liela un pazeminājies, ka pilnīgi lidostā. Tu kā pilnīgi brīvi, tā kā Rimi veikalā. Šeit, gaits, visu kārtībā. Jebkurā vienkārši tik brīvi tu jūties, jo tas stresa līmenis, kam tu esi izgājis cauri, viņš ir bijis tik augsts, vai kā, un tad nākamie piedzīvojumi ir daudz vienkāršāk, daudz brīvāk. Jā, bet es vienmēr arī saku, ka tas mājas darbs ir obligāts. Mājas darbs. Jo tad, kad tu izdari to mājas darbu, tad jau pašā ceļā daudz mazāk, kā tu saka, kaut kādi kašķi, strīdi, nesaprašanās un tādas lietas. Un tu uzreiz vari ielikt tajā spēlē ar viņiem iekšā. Mums ļoti bieži ceļojot arī nāk klāt turisti.
un jautā tā kā vietējiem kaut ko. Jo mēs ļoti ātri adaptējamies, jo mēs izdarām to mājasdarbu, mēs adaptējamies, mēs jau kaut kādas frāzes zinām, kur iet ļoti pārliecinoši ejam, tad mums nāk klāt un prasa, un mēs tā kā, mēs tādi paši kā jūs, tikai tā kā nezinām. Tikai sagatavojušies. Jā, tikai sagatavojušies. Jūs paši plānojat ceļojumus, kur brauksiet, kā brauksiet, ko filmēsiet, ko nefilmēsiet, bet vai kādreiz arī esat uzticējuši ceļojumu aģentūrā? Kā jūs uz to skatāties? Es uzreiz varu pateikt vienu, jebkura darbība dzīvē, ko tu veic, tev par to ir jāuzņemās atbildība. Respektīvi, nekad arī, piemēram, izvēloties kādu, kurš atbild kā gids par kaut kādu ceļa mērķi, piedzīvojumu, vai ko viņš tur piedāvā ēst, gulēt un tādā garā. Nevarēsi tu vainot viņu, ja tev nepatiks. Tu nevari arī 100% atbildību uz viņu uzlikt, jo tā ir tava atbildība. Tu esi piekritis viņam. Mēs, piemēram, mums saka, būs brokastis vai kaut kas tāds, jā. Mēs zinām, ka būs, bet mēs zinām, ko mēs ēdam brokastīs. Mēs arī nopērkam savu ēdienu. Mēs nopērkam arī savus olas un arī savu ēdienu, lai ir tā papildus drošība, ka mums nebūs tā vilšanās no rīta, nav tik daudz vai nav tā, kā mums patīk. Ja tev ir kā patīk, mēs jau to atbildību paši par sevi uzņemamies. Bet katrā ziņā, protams, tas ir... Tas ir atkarīgs individuāli, kuram patīk domāt par tām biļetēm, cenām un visu to pārējo, tur kalkulēt un visu laiku būt tajā iekšā. Tad aģentūras, protams, vai organizatori par to parūpēs tavā vietā, un tu vari vienkārši doties līdzi un par to nedomāt. Un, teiksim, vairāk būt brīvāks. Tas ir tas, ko es izbaudīju laikam Francijā, ka vienkārši tev ir naktsmītne, tev nav jādomā par rītdienas galamērķi, tev vienkārši jābūt gatavam. Tas arī tev aizved, viss izdarīt. Tāpatās, tu uzticību likst uz tā cilvēka, kad viss būs kārtībā vai kā, tāpat tā ir tava atbildība. Man, piemēram, liekas baisāk iet tie safāri ceļojumi, kur brauc Āfrikā ar tie džipi, un tur skrien ziloņi. Man tas ir tāds ceļojums, kurus negribētu doties, jo man liekas, tā iemesla dēļ, ka tev kāds cits ved, turē, un man jau pamatā ir tā, ka es neuzticos. Jo es zinu, viņš tāds pats kā es droši vien, labi, viņš tur dzīvo, tas tāpat kā es Rīgā, ejam uz Domu laukumu, es jums izvedīšu tur ekskursijā. Tas ir cilvēka faktors, viņi visu laiku kļūdās. Tu vari paļauties tikai uz to, cik pieredzējis, cik tur gadi. Tāpēc mēs arī bieži vien, kad mēs dodamies kaut vai tur džungļos, mēs devāmies ar gidu uz savvaļas džungļiem pastaigāties, kur savvaļas ziloņi, kas ir bīstami, un tur ir pumas un vēl viss kaut kas. Naktī bija vienkārši bīstami, bet mēs pa dienu gājām, mēs uzreiz iepazīstamies, uzreiz konkrēto cilvēku. Mēs viņam jautājām, kur tu dzīvo, kā to sauc, cik ilgi te strādā, kas notiek, un tad jau mēs izvērtējam, cik droši vai nav droši viņam uzticēties, un kurā brīdī mums iespējams jānotinās. Kluso. Jo īpaši, ja tu esi ārzemēs, tu nezini to cilvēku. Tev ir jāveic savu izpēti, tu viņu iepazīsties, tu radi to saikni. Un tad jau ir tās cilvēku faktors, kā Ieva saka, vai tu viņam vari uzticēties vai nē, tu pieņem pats to lēmumu. Atsauksmes jāizlasa. Noteikti, jā. Viss arī es atkal tām atsauksmēm ticu 50/50, jo atsauksmes var nopirkt, atsauksmes var ierakstīt, jebkurš tavs draugs, ģimene. Un tad man tāds, atsauksmes manā faktorā tā. Man svarīgākais faktors, es tiešām paļaujos savu kritisko domāšanu un skatos, vai personīgi man tas uzrunā, patīk, es varētu tam uzticēties. Nē. Kā ar vienu no svarīgākajām lietām, ko parasti arī saka, vienalga, ko tu aizmirsti, galvenais, ka ir dokumenti līdzi, un pārējais jau būs, kā ar dokumentu drošību, kas ir jāņem līdzi un kur tos glabāt, un vai kādreiz jums ir sanācis arī, ka palikt bez pasas vai kādu svarīgu dokumentu? Ievi paši glabātāji. Tas pats glabātāji, turētāji. Jā, vienreiz atstāju taksī. Bet nav tik traki, jo es uzskatu, ka tas ir viss par fokusu. Tev jādara viss iespējamais, lai tu nenovesi sev tik tālu, ka tu sāc aizmirst lietas, nezinu, bērnu kaut kur vai pasas vai dokuments.
ir ID, kas mums ir vienmēr līdzi, un pasis stāv atkal nolikts tā, lai Jūs neņemat visu līdzi, nepārtraukt. Nē, mēs izmantojam arī seifus, kad tie iespēja, un naudu esam glabājuši zeķēs, un tur botās, un appenēs, uz kaut kur. Nu tā ir, es atceros, pludmalē. Tad, kad Leonards bija maziņš, un viņam visu laiku pakaļ jāskrēd, un tās mantas tu visu laiku atstāji. Tad es atceros, mēs pamperos, man liekas, slēpām kaut kādus dokumentus. Arī bija, jā, kaut kādas svarīgas lietas pamperos likām. Nu tā, lai... Bet tas svarīgākais, jā, ko tu saki, ir par fokusu, ir tas check-ups visu laiku. Nu, tā kā ir. Nu, tā kā viņš visu laiku tās ir automātiski. Jā, mēs arī bērniem esam ļoti stingri iemācījuši. Kad mēs, piemēram, ejam ārā no mājām, kad ir visiem mutes ciet un ir klusums, un mēs pārbaudām visu, vai ir vai nav. Nu, un tad viņš ir iemācījies arī, ka tikko ir kaut kas svarīgs brīdis, viņš klusē, viss ir tāds kapu klusums un viss pārbauda. Viņš atslēgas ir, tās ir, nav dirbi. Protams, nu, tajā Sardīnijā, nu, tur bija jautri. Tur bija atslēgas, mašīnas, tur bija atslēgas bija jūrā palikušas, iekšā jau peldēja. Nu, tur mēs bijām tā, atpūtī. Tur jums ir jautri gājis. Tur uzreiz visas tās lietas uzpeld. Tā, kad tu esi tāds, visi forši. Nē, tā, kad tu esi braucienā, jābūt tur atslābis tāds. Nevar atslābt, nevar īsti. Tā kā, ir tie atslābumi brīži, viņi rodas, kā mēs sakam, viņi būs. Un tā kā tas nav tā, ka tu visu laiku esi tā, bet tas ieradums sevī ir jāieliek. Ka tev ir šīs fokus visu laiku, jā, un tu mums ļoti labi ieliek. Jā, es esmu tādā ziņā bišķi stingrāk. Es mēģinu visus turēt vienmēr. Kad ir jāpēd, ir jābūt līdz tam, jo es arī domāju, nu, piemēram, bērnam, lai viņš tev mazāk tur raudātu pa ceļam, vienmēr jābūt līdzi ir kaut kāda mēdienam, kaut kādam padzerties, ēst, ja kaut kāds piedāvājums, ko viņam, nu, tas pamatvajadzīgi piedāvājums. Ir kaut kāds batoniņš, kaut kāda konča, jā. Tām lietām, jā, viegli var apklusināt. Nu, jā, nu, bet tas ir... Ne jau, ka tu apklusini, bet viņam jau ir pamatvajadzības. Mēs jau pieaugušie varam paciesties. Tā kā, labi, es paciestīšos stundu, es neaiziešu stolēt, es nepaēdīšu, nepadzeršos, bet viņam viņam vajag uzreiz. Nu, tas ir tā. Nu jā, mums jau ir ierasts. Sākumā bija bišķi grūtāk, kaut ko jau vienmēr aizmirsām, bet ar laiku, ar pieredzi, tāpēc vien ir vērts ceļot. Tāpēc ir vairāk jāceļo. Jā, ar bērniem kopā. Bet kaut vai tu tepat mežā dodies uz jūru vai kā, bet tu saglabā to fokusu, kad viss ir, tu to ieradumu sevī lietas. Vai jums kādreiz ir bijušas arī tādas ķibeles, kā nozaudēts bagāžas, kaut kādi ceļu satiksmes negadījumi, tādas lietas, kas it kā tu neplāno, bet pēkšņi notiek, jo to neieplānos, ka tev neatnāks bagāža vai... Protams, tā ir tāda veiksmes spēle, kur baigā veiksmes spēle. Mēs pat brīnamies, ka mēs uz Tongu lidojam ar 4 pārlidojumiem. Mēs tā kā paredzējām 100%. 100% nebūs kaut kas bagāžs. Es vēl liku bagāžu, domājot, kas man mazāk varbūt notiek. Jā. Bet vienmēr mēs arī tādā ziņā tev arī ir backups, tev ir šī apdrošināšana. Kas par laimi mums nekas tāds nav gadījies. Cik mēs esam daudz braukuši, mums vienmēr koferi bijuši. Arī saplēsti atnākuši, bet ir bijuši atnākuši un visi bijis kārtībā. Un ceļu satiksmes negadījumiem arī visi vienmēr bijis, viss ir kārtībā, protams. Tur apskādēta mašīnīte, paņem zobu pastu, viņu sasmērē un tad atpakaļ. Tā kā tu īrē, tā kā viss kārtībā, tāpatās tu izēji tam cauri, bet tādā ziņā visu laiku ir tas fokus svarīgākais. Mēs braucām, man liekas, no Austrijas. Oskars aizbrauca ar savu mašīnu, Volvo, ar operatoru 2, un es lidoju ar bērnu uz Austriju. Un atpakaļ mēs tieši tāpatā, bet Volvo nosprāga. Kaut kur pa ceļam. Tieši pirms... mēs iebraucām lidostā, tā, kad ir lidosta, mēs 100 metrus no lidostas apstājamies, un viņi paspēja uz lidmašīnu, tas bija svarīgākais. Jā. Pēc tam jau mēs tur... Bet tur bija interesanti, jo, piemēram, tur nebija 100, tur bija
kāds kilometrs 3 jāiet, man vēl ar bērnu rokās, bet bija tā, ka mēs policija piebrauca un mēs sakam, vai jūs, lai nenokavētu lidmašīnu, es un mans mazais bērns, mēs sakam, vai jūs nevarat aizvest mašīnu nobruku un tā, un viņa atteica. Un viņa tās, tu pat nevari paļauties uz kaut kādām policijām, viņi nevedīs tevi, un es Oskaram saku, visas paņem bērnus, vienkārši gāju uz to lidostu, ko man darīt, man nav izvēle, ja. Ir arī tādas situācijas bijušas, kur policija bieži vien arī turistiem nepalīdz. Tas ir jārēķinās, arī tajā pašā Sahāras tūkstnesī jārēķinās, piemēram, kad tev var apturēt, paprasīt naudu tikai tāpēc, ka tu esi turists, un tas ir jāzina, jo daudz tādā veidā valstī ir daudz tie saucās čakarētāji, jo viņi ir daudz. Un mēs esam arī piedzīvojuši, ka mūs apmāna gan naudā, gan tur apvārdo un tā. Bet es vienmēr Oskaram saku, tu par tām situācijām nevari cepties, iespējams, viņam tajā brīdī to visvairāk vajadzēja, tu patrāpies, tu esi naivs un tiec ar to galā. Labāk ir samaksāt ar naudu nekā. Jā, nekā ar kaut ko citu. Mēs vienmēr sakam, ja tu, piemēram, ir kaut kāda lielāka izdevuma, tāpēc, ka tas ir labāk nekā samaksāt ar ko citu. Tā kā viss fine. Izvērtēt to mazāko ļaunumu no visiem ļaunumiem, teiksim tā. Tu teici, ka tev arī aptieciņi vienmēr ir sagatavot, kur viss ir līdzi. Ir svarīgi arī to nodrošināties un paņemt līdzi, lai nav nekas pēkšņi neplānots. Obligāti. Kas ir tās lietas, varbūt, kas tiešām būtu jāpaņem līdzi? Sāksim ar to, ka ir vienkārši vērtīgi ir vienmēr aiziet un nodot vai no analīzes, vai arī izvērtēt savu veselības stāvokli pirms vēl tu dodies ceļā. Jo tad tu vari prognozēt, kas var noiet greizi. Ja tu to nezini, tad tu, protams, vari paņemt visu, tev var nederēt nekas, un tāpat tev būs jāiet tur pie ārstiem vai kā citādāk. Bet, svarīgākais jau, protams, tur ir precāpju zāles, miega zāles, ne miega zāles, kaut kāds, kas palīdz gulēt, bērnam viss tur nepieciešamais. Saukstēšanās arī, ja, piemēram, ir pušuma uzreiz, lai uzreiz tu vari rīkoties. Un tā, ja tīpaši mums bija džungļos, ka mums uzreiz vajag, jo tur viss ir mitrs un uzreiz vajag... Viss tā pirmā palīdzības paka, plus vēl katram individuāli kaut kāds personīgās vajadzības zāles, vai vitamīni, vai enerģija, vai kas katram ir tas, kas trūks tajā ceļā. Piemēram, mēs braucot uz tām ļoti tālajām valstīm, kaut kur otru pus okeāniem gājām, tu jau uzreiz nojautu visi tie AB hepatīti un tā mēs gājām potēties. Mums katram bija kaut kādas līdz 5 potēm normāli iekšā. Mums tur sadurstīja un bērnu arī. Paldies Dievam, jo tieši tad, kad mēs aizbraucām pusceļā uz Tongu, uz Fidži, pirmajā dienā jau mums pateica, mums izplatījies ir vēdervīrus, tā kā tur viņš nesaķeram, mums tāds, visi tādi mazā saliņā nesaķeram, mēs saķeram, protams, bet mums tas, kā mēs to izslimojām, tā bija nevis 4-5 dienas, bet tā bija 1 diena, bišķi pavēmām, viss kārtībā, dzīvojam tālāk. Tāpēc ir arī zāles priekš tā, tu vienmēr līdzi, lai tev nav uz vietas. Un tas ir tā kā 100%. Tu kā nevar paļauties, kad, piemēram, ar bērniem vispār, viņi visu liek mutē. Mēs jau ceļojam ar Leonardu, kopš viņam ir 6 mēneši. Jā. Un tad, kad viņam bija tur 2 gadi un vairāk, jau pie 3, viņam viss jāaiztiek. Jāpagaršo. Viņi tur taču nesēž mierā kaut kādā Marokas. Tīpaši Marokā, kur mēs pirmais tāds, kas bija ārpus Eiropas brauciens, kad ir Āfrikas kontinents. Tur bija ritīgi, bija jāstrādā pie tā, ka rokas mazgāt, neaiztikt, nedzert no pudelēm. Tā ikdienas higiēna, ko drīkst, ko nedrīkst, tas ritīgi ir jāiesko, un tas jau arī ir tā aptiecība, ko tu ņem tās zināšanas, ka tu izpēti to vietu un tiešām ievēro to higiēnu, un ko tu, piemēram, dzēriens ar ledu, uzreiz, un visādi tādas lietas, ko tie knifi, kas ir. Jo, piemēram, arī, skatoties uz kaut kādiem street foodiem, kas tā izemē, piemēram, man tā izemē, tāpēc galīgi vispār nešķiet simpātiski dēļ tiem street food ēdieniem, jo viņi visi ir netīri. Vienkārši ir
jautājums, kā uz to reaģē tavs organisms. Mums Es ir tā. es esmu nenormāli jutīga, vai es kaut ko mazu apēdīšu, pārāk svaigu, man uzreiz ir nost. Un es zinu, un mēs gājām ar gidu, viņš saka, jūs varat aiziet tur Marokā nakts tirgu, tur ir tur šašļiki, kebabi, visi šitie. Un viņš jau saka, bet, ja jūs zināt, ka jums vēders netur, viņš saka, es 100% neiesaku. Jo skaidrs, ka tie ēdieni ir vienkārši, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Vienkārši jautājums, vai tu to turi. Tas atkarīgs no organisma. Jā, tas atkarīgs. Un ļoti bieži mēs tā kā kritiski neizvērtējam to, ka mēs te Eiropā dzīvojam uz visādiem tur bāzētiem tādiem ēdieniem, mēs esam pieraduši. Un ja tu gribi izturēt, piemēram, tur rīktīgi pagaršot tur tos kebabus un tā, tad sācais netīri ēdienu mājās. Apmēram gatavot. Es Indijā ēdu tikai street food. Man nebija pilnīgi nekas. Viss bija labi, redzi, piemēram, tev viss ir labi. Mēs, piemēram, nevaram. Es aizbraucu, es tur jau slimību. Es arī to izstāvu. Pagājušajā domāju, gaidu, kad būs. Nav. Okay, nākamajā dienā arī nekas nav. Visādi. Viens cilvēks aiziet, viņš vienu kokteilīti ar ledu, tur kādā kūrortā, pat uzreiz visi nost, visi 10 dienas guļ gultā. Tur ir tāda vienkārši, tur ir tāda arī nianse, ka ļoti bieži, piemēram, es nezinu, kaut vai cērtot kokosriekstu, tu domā, kokosriekstā jau nekas nebūs, bet te uz tā naža asmens var būt kaut kāds jau tur bēja, pateiks, čau! Tā kā nevar zināt. Bet, protams, tas jāizvērtē, un tās ir zāles. Es zinu, kad mums, kad mēs, piemēram, braucam, tur ir nenormāli jetlagi. Tas koferis, dažos tā. Tas ir speciāli zāļu koferīts. Jā, viņš ir koferīts. Ieiet lielajā koferī, iekšā tāda vieta. Bet viss nodara. Uz tiem jetlagiem ir tā, ka mēs ņemam to melatonīnu līdzi, kas ir laba lieta, ja tu tiešām gribi pagulēt, jo arī paļauties to, ka es jau aizbikšu, tas citādāk bišķi strādā. Tomēr, zin kā, jebkura tāda jauna darbība, ko tu ievies savā dzīvē, prasa kaut kādu zinām laiku, nedēļu, 2, rutīnu. Tas tāpat aizbraucot ceļojumā, no sevis nevar prasīt un gaidīt, ka nākamajā dienā tu būsi es esmu tā kā mājās. Tas nav iespējams. Visticamāk, tā nebūs. Jā, tāpēc labāk parūpēties vienkārši, lai tev ir kaut kādi, nezinu, kaut vai tie paši uzturbagātinātāji vai kaut kādi tam līdzīgi. Tu viņus sadzeries, un tad ir tāds antioksidanti. Jā, mēs jau cerām tos. Es negaidīju Tongā un Okeānijā, ka būs tik sāļš ūdens. Viņš burtiski izēda. Jā, viņš tev savus izēda. Tas bija tas, ar ko es nebiju. Es jau nezināju, es nebiju rēķinājusies. Un tad tas bija arī tāds, kad es pirmo reizi uzzināju, kad arī šeit ir galvas āda, kur var apdegt, caur matiem. Wow. Jā, man bija, man liekas, gandrīz pirmās pakāpes apdegums galvas, visai šī strīpa, man bija te tāda, tā kā mans krēklis tik sarkana, un man apdega arī šitās te vietas, kur parasti ir kāda iespēja, tu esi uz laivas kā zem jumtiņa, peldi, ūdenī, kurā brīdī, bet apdeg. Man bija līdzi kaut kā tā loja vera, bet es ņēmu viņu vietē, jo viņi tur uzreiz nogrieza, tur čīgi, tur sasmērē. Viņi sēriež uz pusēm lapu, un tad tu smērējies tām lapām. Tas arī bija tāds. Arī, ka tu dabūtu tos vietējos, ja tu var piekļūt. Bet vienmēr. Labāk ir parūpēties par savu. Tā saule, radiācija, tas arī tas, ko es parasti mēģinu noskaidrot, jo mums jau liekas, ka tur jau tā saule varēs iesauļoties. Es Tongā vienkārši sevi zieķēju ar krēmu. Un tāpatās man tā saule dabūja ārā visu mans vasaras raibumus. Bija vienkārši pirmo reizi dzīvē redzēt, cik daudz man ir vasaras raibumus. Es domāju, man viņi nav tik daudz, bet viņi bija nenormāli daudz. Man bija tāds, ko tā saule var izdarīt, tas ūdens, tas cits klimats vispār kā tāds. Un skaidrs, ka tur viss tur kājas, čībiņas, un tas tur jāpadomā. Tur ir, es saku, tas mājasdarbs ir tā kā, ja tev tas nepatīk, tad visticamāk tu to neizbaudīsi. Mums atkal patīk noskaidrot visus tos mazos sīkumiņus, kā tur tās slēdzītes ar to saslēdzās, un tad mēs mājās vienkārši nenormāli mācamies. Es jau varu pateikt, jau, piemēram, par nākamo galamērķi, jau 5 mēnešus mēs ievācam informāciju.
Vienkārši tāpēc, ka mums arī tā riska faktors ir liels, un mums viņš ir kaut kā jāsadala, lai mēs varam būt droši, tur filmēt, uzturēties, runāt ar cilvēkiem un tā. Jo viss tas, ko tu izdari, pēc tam kā aiziet uz taviem bērniem ar laiku, ar to, ko tu vari ekonomēt, nauda, laiks un vispārējais. Jā. Viena no svarīgām lietām ceļojumos arī ir naktsbītnes. Kā jūs tās izvēlaties, lai tajās justos arī droši un ceļojums būtu izdevies? Jau minēja, ka skudras arī Sardīnijā, vai kur Bija super daudz skudras. Citi pārsteigumi. Jā, kā izvērtēt, lai nav šie pārsteigumi un ko jūs darat? Kā izvērtēt? Pārsteigumi jau būs vienmēr, vienkārši sagatavoties tam visādiem veidiem. Visādiem pārsteigumiem un tā tālāk. Bet naktsmītnes mēs bieži vien izvēlamies pēc tā, Kas mums patīk? Kas mums īstenībā kas mums vizuāli iedvesmo un tā tālāk, un kas mēs varbūt ne pēc kaut kāda komforta vai kaut kādu luksusu vai kā, bet kas ir tas eksotiskais, kas ir tur. Un, piemēram, mēs tur Marokā paliekam viņu celtās mājās no smiltīm un tā tālāk. Kazbahās. Un tad, tur bija tikai augsts ūdens. To mēs nezinājām. To mēs nezinājām. Bet arī nejautājām. Jā, un to mēs arī nepajautājām. Bija pārsteigums. Naktī tūkstnes ir augsts, un tad ir nav siltais ūdens, bet ir jārēķinās. Tajā Kazbahā vēl bija tā, ka līdz 2 naktī viņi tur pānas skaldīja, tur sita. Viņiem ir tā, ka viņi satiekās naktī visi un kaut kādām pānas un katlus sit un dzied, un tur ir tāda skaņa, ka tur, es nezinu, kaut kāds 5 motociklus vienkārši plēš un vēl rūcina, un viņi tiešām ar motocikliem, ar tām pānām vienkārši bļauj, to zem logu, un tad tāds, labi vieta, kas palika par nakti. Jo mēs vēlējāmies izbaudīt to autentisko. Kad gan vēl? Viņi tur ir pādā, un arī tie īpašnieki arī tur lejā. Bet mēs esam daudz tādās vietās bijuši, kur... Bet ne, par to izpēti mēs veicam, piemēram, jo mēs arī filmējam, un lai mēs to kadrus arī, notver tās vietas sajūta, piemēram, mēs džungļos meklējam džungļu mājiņu, kas būtu tiešām autentiski džungļu mājiņu, tiešām Taizemes lietas mežā iekšā džungļu. Mēs tik ilgi meklējām to mājiņu, un tad mēs viņu pieteicām, un mums atbildēja, tur nav bērniem droši. Un mēs sakām, bet mums diezgan vienalga. Sakam, bērnu drošība ir uz mums. Mēs atbildēsim par mūsu bērnu drošību. Jums par to nav jāuztrauc, bet viņi ļoti uzstāja, ka viņi tā nav viņu praksa. Un mums bija kaut kāda arī nedēļa saruna ar viņiem par to, lai viņi mums atļautu palikt tieši tajā mājiņā, jo viņi uzskatīja, ka reiz par kāpnēm kāpjot, jo tur lietas mežus laikam tur bija tādas uz otro stāvu tādas kāpnes. Tur bija tā kā bungalow mājiņa, kas ir tā kā otrais mazais pirts stāviņš, kur tu uzkāp pa tādām ļoti stāvām kāpnēm, un viņas nav bērnu drošas, tāpēc viņi to saka. Un mēs sakam, ka viss kārtībā, ka mēs bērns ir mūsu tā drošība, un kad mēs tur bijām uz vietas, tur nekas nedrošs nebija, tur bija tā kā katra otrā māja Latvijā. Tikpat labi, visas mājas Latvijā ir bērnam nedrošs, no Zērijas jūrmalā, kur tur aizbrauc vai kā, un tad mēs sapratām, ka viss kārtībā, viņi vienkārši bišķi pārspīlēja, bet jā, tā arī mēdz gadīties, kad kāds tev atbild, ka tur un tas nav pieejams. Jo arī, piemēram, tagad pētot, kur mēs dosimies, ļoti daudz vietas, kas mums vizuāli patīk, kur varētu labi forši nofilmēt arī un vispār uzturēties, ir child free, jeb bērnu brīvās vietas, kur tikai pieaugušie bērni. Un tas ir, diemžēl, rakstīts kaut kur maziem burtiņiem apakšā. Un vienmēr jānočeko, ja tu brauc ar bērnu, vai ir tie noteikumi, lai neizsnāk uz vietas kaut kādas arī tādas, ČP. Kā ir ar naudu? Jūs jau teicāt, ka viss kaut kur ir slēpta tā nauda pamperos kopā ar dokumentiem. Skaidra nauda, kartes, ko jūs izmantojat un ko jūs iesakat izmantot, un varbūt arī kādās proporcijās? Vienmēr skaidra nauda ir līdzi. Es nekad nezinu, cik. Es saku, es ar to neatbildu. Es tikai man vajag šito. Ir nauda, labi. Ir nauda, tad ir labi. Nav naudas, tad ir slikti. Un vienmēr jābūt ir kaut kam kabatiņā change vai kas, vienmēr jābūt ir tai skaidrai naudai. Es nedomāju tā, ka tev tā kā līdzi ir tev
tavs pamatu ceļojuma kapitāls visu laiku ir līdzi skaidrā naudā. Nē, bet tev ir sava daļa, ko tu varētu šai dienai veltīt. Tu zini, ka tu dodies tādā un tādā aktivitātē, tev ir tik un tik līdzi, pārējais varbūt ir kaut kur noglabāts, noslēpts vai kā, un tad attiecīgi pārējā nauda ir uz kartes. Bet tas ir tāds 3, 2, 1, un tad tev ir sava skaidrā naudiņa, kur tev vienmēr ir līdzi, un īpaši, ja tu dodies uz tādām vietām kā tur Maroku vai kā, tev ir arī mazās kapeikas līdzi, ko visu laiku arī kādam, ja kas iedot, un tā tālāk, jo tur visu laiku skaidra nauda valda. Kā šī kā dolāram vienmēr jābūt kapitālam. Jā, vienmēr tu viņu iedod, un tā tālāk, jo vajag to, tad tu ieiet tajā plūsmā. Bet es arī Oskaram vienmēr saku, ka arī jābūt tai naudas paciņai, kas ir tāda rezerves daļa. Ja pēkšņi kaut kā, tev ir jābūt kaut kādai naudai, kuru tu vari uzreiz paņemt. Tas ir kapitāls, ielikt un ar to kaut ko atrisināt, protams. Un arī tas, ko Oskars saka, tā nauda, ar ko tu vari atpirkties vai uzpirkt kādu, kas arī svarīgi ļoti bieži, jo nekad nevar zināt, piemēram, tev pēkšņi vajag nokļūt no punkta A līdz punktam B, tur sastrēgumu, tu kavē vai ko. Tu uzrunā kaut kādu vienkārši random cilvēku, saka, es tev došu tik, un aizved man tur. Un iespējams viņš pateiks jā, un tu nokļūsi galamērķī ātrāk. Kaut ko tu vari zināt, jā. Tad visādi situācijas. Jā, vienmēr tāpēc ir tās drošība naudiņa, kas tev ir līdzi. Jā, mēs jau arī, piemēram, Sakars Tuksnesī, tur mums vedāja visādi šoferi, un mēs viņiem dzeram naudas atstājām, lai, ir tāda pateicība, jo viņi jau tur tajā Tuksnesī baigi jau neko tā nenopelna. Viņiem kā berberi tur dzīvo, bet viņiem tas ir daudz, un ja tu viņiem tādu žestu iedod, viņi ir tāda tirgotāja tauta, tad tu zini, ka tā ir gandrīz viņu valoda, jā, ka tu saproti. Par šito pienāks naudu, un tad runā viņu valodā. Tādā ziņā nav izdevīgi, ja tu esi skops un kaut kur ceļot. Manuprāt, nav izdevīgi. Nē, tev arī tāda attieksme ir. Jā, vajag naudiņu. Ceļošana ar bērnu daudziem izklausās, tas ir ļoti sarežģīti, traki, bet jūs to darat regulāri. Kā sabalansēt to ceļojumu, lai jūs esat atpūtušies, lai ir forši piedzīvojums, forši ceļojums, un lai tas bērns arī ir gan atpūties, gan piedzīvojis kaut ko forši, kas viņam paliks atmiņā. Kā to izdarīt, jo tas nav vienkārši. Tāda ceļošana ar bērnu pieder pie kategorijas izaicinājumi, ekstrēmi un sauc, kā tu gribi, piedzīvojumi meklētāji, avantūristi un tādā garā, kas ir kaut kāda daļa cilvēku, kas to dara. Viņi iet tur kalnos, viņi tur vēl kaut ko. Un, man liekas, pie tās kategorijas ir arī tā ceļošana ar bērniem, jo skaidrs, ka tas ir tāds, es teiktu, tāds... tieši tā ceļošana ar bērniem, jā, bet es vairāk esmu par to, ka, piemēram, agrāk, cilvēki dzīvoja viensētās, jā, teica ņēma savu dēlu līdzi arī ar traktoru braukt, un mēs braucām ļoti bieži sienu gubās aizmugurē piekabē, un kāds ik pa laikam varbūt izkrīt ārā, un tad apstājās traktors, un teica, viss kārtībā, lec iekšā, ko tu čakarējies? Cēlies augšā, skrien līdzi, ko tu tur ņemies? Jā, es vienkārši par to, braucošam, lec augšā. Jā, lec augšā! Protams, ar to informācijas lauku un to attīstību, kādā mēs esam tur audzināšanas spektrā tagad, es tomēr paturu prātā, ka kurš labs piemērs bērnam būs tas, kurš dara. Kaut ko dara. Nevis stāsta vai tur rāda, bet tomēr kopā dara. Ja viņam ir jāapgūst kaut kādas iemaņas, piemēram, ar vaļiem peldēt, mēs gājām uz baseinu, ne jau viņu mācīt peldēt, mēs gājām visi kopā un mācījām viņam drošību. Restīvi, mēs likām viņu uz baseinu malas un mācījām zīmju valodu, kad lec, kad nē, kad ir ok, kad nav ok. Un mācījām tikai to drošības attiecības, lai viņš uzticās mums. Tikai to vienu mēs trenējam uzticību. Tad tas arī pierādījās, jo tad, kad tajā brīdī, kad vajadzēja peldēt ar vaļiem, Leonards negribēja palikt laivā, jo mēs bijām 100% pārliecināti, ka viņš nepeldēs. Mums bija tāds 100 punkti, ko tad viņš darīs tajā okeānā. Tur diezgan, es jau kā mamma arī nemetīšu iekšā bērnu kaut kādā okeānā. Un es biju kaut kā domājis, ka mēs sadalīsimies vai kā, bet vienā brīdī Leonards vienkārši sāka raudāt. Ne no kurienes.
un es prasu, kas tev notika, ko tu gribi. Viņš saka, ka viņš ļoti grib ar mani kopā, bet viņš nezina kā. Un es viņam saku, viss turies man pie pleciem, mēs iesim, uzticies man, tu to zini. Un viņš arī to izdarīja. Viņš vienkārši nāca, viņš uzticējās, un tā mēs vienkārši peldējām ar tiem maļiem. Un tas ir kaut kāds tas prīmā aizdarbs, kā tu vienkārši ar to bērnu kopā mācies. Tas nav tā, ka tu viņam noslēp ceļojumu mērķi, galamērķi noslēp, tikai lai viņš nesapriecātos, nevarētu aizmigt. Nē, mums tieši pretēji. Tā kā tu sāki, tu runā, tu izrunā tik tālu, cik viņš ar to jūtas komfortabli. Un tad arī pirmie lidojumi, kad mēs stāstījām, mēs viņam tur, mantiņas pirkām lidmašīnas, stāstījām, ka viņš tur iekšā sēdējas, rādījām, kā lidoja lidmašīnas ar sērfu, rādījām, YouTube, kādi ir viļņi, stāstījām, ūdeni. Mēs to visu viņam visu laiku, liekam iekšā, lai tad, kad viņš ar to saskartos, viņam būtu tas kopija mehānisms. Viņam jau ir kaut kāda informācija tajā iekšā, viņš jau var. Redzi, mamma, šitais ir tas, ko tu man stāstīji, un tā mums ir bieži. Tu var lidmašīnās. Nav tas jaunais, ka viņš tagad nobīstas. Jā, jo mēs jau visi cilvēki baidamies no nezināmā. Mēs kaut kas nezināms, mums tāds, Tas ir pilnīgi normāli. Mēs dzīvojam no šiem lielajiem braucieniem, mēs dzīvojam lielās bailēs. Mēs nezinām, kas tur ir seismiskās zonas, kaut kas vēl. Mēs visu laiku ar Ievu katru nakti gājam gulēt. Varbūt nevajag braukt. Visu laiku ir tās bailes, jo tu nezini to. Tas ir tas nezināmais. Un kā to var kliedēt, vienīgais ir pētot. Tiešām pētot, skatoties, darot, iedomājoties sevi tur un tā tālāk. Visu laiku sev informāciju baro. Es jau arī man prasa ļoti bieži, vai ar vaļiem nebija bail peldēt. Tā kā bail. Es saku, tajā brīdī, kad tu peldi kaut vai ar visām bailēm, tur nav īsti vieta baigi daudz domāt, tur ir ātri darbība. Tur esi, jā. Bet tad, kad es zināju, kur es braukšu, un tagad jau viss nobukoju, es īstenībā daudz arī meditēju, iedomājoties, kad es esmu okeānā un aizturot elpu un skaitot līdz, minūti, pusotru. Iedomājoties vienkārši to, kādas ir tās sajūtas, ko es varētu pieredzēt, lai man arī ķermenis nenoķertu šoku, vienkārši pēkšņi ieraugot vali. Lai gan pirmā reize tā bija, jo viņš bija blakus. Pirmā reize bija vaļi kaut kur tur peldu, un es peldu. Es vienkārši biju amazed. Vienkārši man likās, wow. Un es peldu, un pēkšņi es to skatienu no šejienes ar tām brillēm pavēršu uz leju, un man lejā peldē vēl. Pirms tam mums pusstundu stāstīja tā kā dzīvības un nāves jautājumu. Ja valis peld zem tevis, tad tu esi vismaz vai miris. Te viņš ir. Tu paskaties, tad tur viņš ir. Un tajā brīdī es atceros, man sirds gandrīz apstājās. Un vienkārši viss ir tas tāds šoks. Visam ķermenim bija. Man tas bija tāds, es nekad neaizmirsīšu, cik šausmīgi es tajā brīdī jutos. Es nezināju, ko darīt. Tu esi tur tas valis peld. Tagad tev ir jāmirst. jā, bet vaļi ir ļoti inteliģenti. Arī situācijās, kuras mēs neparedzējām, tur... Tāpēc, ja mēs arī to iepriekšējo izpētījām, mēs zinām, uz ko mēs parakstamies, ka viņi, nedara pāri cilvēkiem. Viņi arī nepēta cilvēkus, visi šie mīti un tā tālāk. Un tā viņi ir ļoti inteliģenti, viņi ir draudzīgi. Jo, protams, pirmais, kas nāk prātā, viss, ko tu zini. Un es arī zināju, kad ir kaut kur apēsts cilvēks, valis tur, viss pļāvis ārā. Es vienkārši sāku to pētīt. Un es atradu ļoti interesants fakts, ka viss tas ir... Skaidrs, ka viņš tev var apēst, ja tu trāpies viņa barības vadā kaut kur pa vidu. Pa ceļam. Tīpaši, ja tev ir dzeltenā krāsa, haizivīm, vaļiem zivīm. Tas ir kā gandrīz medījums. Tā dzeltenā krāsa nav izdevīga. Okeānā labāk nevajag. Baltā arī saka, ka haizivs pievilina. Ir visādi tādi mazas nianses, kā
Ko tu tā kā uzzini, to tāds, jā, kā es to nezināju. Bet ir forši viņas izpētīt sākumā. Mēs atkal nonākam pie tā, ka ir jāizpēta. Lai būtu droši, ir jāizpēta, kur jūs braucat. Jā, un ne tikai jāizpēta dotajos datos, kas ir internetā, bet visforšāk ir, ja tu atrod kaut kādu resursu, kas dod tā kā šī gada, šī laika informāciju. Jo es saku, ne visos fórumos vai YouTube vai kur mēs skatāmies, ir ļoti bieži novecojis. Ir kritiski arī jāizsver šī informācija. Jā, bet ar bērniem, es saku, jo tu ātrāk, īstenībā, jo tu ātrāk sāc ceļot ar bērniem, jo foršāk un labāk un daudz, es teiktu, jēdzīgāk, jo tad viņš pierod, ka tā ir tāda daļa no viņa pasaules un pieņem to kā normu. Ļoti bieži saskaramies ar viedokli. Mēs jau pagaidīsim, kad viņam būs 5, 6, 7, 8. Es nezinu, manuprāt, tas ir diezgan, tas ir vēl ekstrēmāk, jo tad tajā brīdī viņam ir jau savs viedoklis, griba. Sava norma jau ir kaut kas zināms, un viņš var pateikt nē. Un tad jau sanāk, ka tu viņu spied. Tad jau sanāk, ka tu viņu spied un pušo, un tas ir, kā saka... Tad ir dubultdarbs. Tad ir dubultdarbs, kā viņu pierunāt, no sērijas, un vajag pierunāt, un redz. Tas ir tas faktors, ko vienmēr vajag izvērtēt. Mēs te varam par ceļošanu turpināt ilgi un dikti, bet šo epizodu beigsim. Ja nu vienīgi jūs varat atklāt, kur būs jūsu nākamais ceļojums, uz kurien? Diemžēl neatklāsiet. Mēs gatavojam kaut ko ļoti īpašu, un tam ir vajadzīgs liels darbs, un tā kā būs iespējīgi. Tās galvenais. Galvenais, zin kā, es jau vienmēr par tiem riskiem saku. Arī domāšana daudz palīdz, ja tu koncentrējies uz to labo. Jo, ja mēs visu laiku domāsim par to, ka, nezinu, tur sliktas lietas, tad tas nav tā. Vienkārši nav jādomā tā. Ir jākoncentrējas uz to, ko tu zini, uz to labo, un viss būs kārtībā. Brīnišķīgi. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, ka devāt dažādas padomus un izstāstījāt savu pieredzi. Cerams, ka noderēs. Noteikti. Ceļojiet noteikti. Un visas epizodes varat skatīties TV3.lv, kā arī mūsu Spotify un YouTube kanālos. Un noteikti apmeklējiet arī Balta drošības akadēmiju, kur arī daudz citu praktisku un noderīgu padomu. Paldies un tiekamies nākamreiz!